Bet, labi, principā rītā jau lidojam uz turieni, pēdējie soļi, vai ir izdevies sagatavoties visu, ko esi vēlējies, un ir pieticis laiks visam. Jā, pa lielam laiks vienmēr ir pa maz, jo es saku, tagad iepriekšējā 2 nedēļas mums bija Baltijas līgā jāgatavojas, tad pilnvērtīgi pārsteidzos tikai šonedēļ. Esam aizdarījuši 3 treniņus, pastījušies video, analizējuši, esam gatavojušies. Un cik laiki ir vēl viens treniņš tur, vēl ir video treniņi, tā kā vēl mazliet laiks ir. Un pēc analīzes iepriekš, kad kaut kur intervijās teica, nezināju, kāda viņi ir, kā tagad izskatās spēcīga komanda, tā no malas skatoties, vai... Man liekas, Eiropas kausos nepiesakās, kā galīgi vairs komandas, varbūt dievkuriem daudz naudas ir piesakās, tā kā, un ņemot vērā, ka viņi pirmo reizi spēlē, noteikti viņiem ir kaut kādi mērķi, noteikti ir laba komanda, un to var redzēt, kad nav slikta komanda. Cik bija iespēja video paskatīties, jā, izteikt ārējā līnijā, saspēles vadītājs. Man Baltiju komandē vēl skatīju spēli. Iepriekšējais periods ļoti daudz spēles, gan Baltija, gan Latvija, kā komanda jūtās nav nogurusi, ir gatava cīnīties. Protams, nē, tiks līdz turienei tur būs viss kārtībā. Varbūt mazliet bija jātiek ārā no Igauņu zaudējuma, jo pēc sajūtām gribējām atvest punktus, atvedām neko. Bet tas jāatstāj aiz muguras, ir tagad jāgatavojas nākošajam posmam un Eiropas kausi, tā kā pilnu koncentrāciju uz to spēli ir, un jā, esam gatavi un spēli rādīs.